Nu, varbūt tu zini, varbūt nē, bet es zinu, mums tā bija savu popkultūru, interneta popkultūru. Jā, bet es tikai zinu, huļa bļodu netīri. Tas bija, kur tie istabas bija, tā kā tas viedrīgs, jā. Tur kašķis kaut kāds, un tādi jau ir vēl daudz. Tādi Latvijā ir vēl daudz, ir taču, ak Dievs, šitās latviešu mēmes, tur bija... Cilvēks kā es, piemēram, man cepīja mārketings, es reāli, ja es būtu viņu vietā, uzreiz tu, ja vēju uz lielākiem uzņēmumiem, tur, piemēram, nezinu, tie, kas pārdod kaut kā tīrīšanas līdzekļu, huļa grīda netīra, aizēj uz visu šito te. Bļodu pārdevēji, huļa bļodu, un mauz vēl uztaisa bļodu, un visu uzrakstu vēl un dragā, kaut vai merču pats mauz, un viss, no. Jā, tiešām. Bet ir jau asprāši, kas to izdara viņu vietā, tā kā nav jāstraucās. Teikakliņas var nopirkt ar to visu. Jā, strucīt, kas ir pilnīgi ok. Tur nav nekas pretī. Tu arī, jā, tu vari paņemt